Liels paldies par manas uzņemšanu. Es ceru, ka mani dzird. Dzird, viss kārtībā. Esam Un gatavi klausīties. Lieliski, jā. Nu, es atvainojos par to, ka es esmu attālināti, bet jā, sākšu ar to, ka Pērkafē Rīga ir pašā pamatā brīvprātīgā kustība, un mums visiem, ieskaitot mani, ir arī ikdienas darbs, tāpēc nav tik viegli varbūt izskriet, lai gan milzīgs prieks, ka esam uzaicināti. Bet jā, tad, ja godīgi, mana prezentācija tiešām pieskarsies jau ļoti daudz kam, kas šodien tika minēts par remontēšanu, par likumdošanu, par attieksmēm. Nu jā, šajā manā sākuma slaidā jūs varat redzēt mūsu dārgā kolēģa interpretāciju par to, kas tad ir nepieciešams, lai varētu remontēt. Un tas ir, lai rokas augtu no pareizās vietas. Bet tas, ko mēs cenšamies panākt ar savām aktivitātēm, ir iedēstīt šajā pareizās vietas puķu podā šo sēklu, no kuras var izaugt šīs spējīgās rokas pilnīgi katram. Un tas nav kaut kas tāds, kas tev ir vai nav, bet tas ir kaut kas apgūstams un praktizējams, un tad mūsu kustība ir tieši par to. Un tad es savās nākamajās 10-15 minūtēs pastāstīšu par to, kas tad ir Pērkafē Rīga, par to, kā mūsu pēdējo 8 gadu pieredze nes dzīvību šiem aprits ekonomikas principiem, un kas tad galu galā varbūt ir tie ieteikumi, ko mēs sniedzam saviem dalībniekiem un ko mēs paši varbūt esam apguvuši, kā vislabāk iesaistīties un popularizēt šo aprits ekonomiku un virzīties tajā pusē. Pērkafē Rīga īsumā ir kustība par zināšanu apmaiņu, ko mēs darām caur praktiskām aktivitātēm, kas ir lietu remontēšana. Tāpēc mūsu gadījumā ir varbūt šī virzība bijis pretēji kā pierasts, un mēs esam sākuši praksi un laika gaitā vairāk pievērsuši uzmanību teorijai, likumdošanai un jā, šiem varbūt jauniem ekonomikas modeļiem. Kā var redzēt, Pērkafē galīgi nav mūsu izdomājums. Tā ir jau ilgstoši vairāk kā 20 gadus eksistējoša kustība, radusies Nīderlandē, un mēs esam tikai vieni no vairāk kā 3000 biedrībām pasaulē, kas cenšas iespējot šo ideju. Tad Pērkafē pamatā ir šie trīs galvenie mērķi, kas ir zināšanu apmaiņa un vairošana, sabiedrības informēšana un kopienas būvēšana. Ar ko varbūt zināšana apmaiņa no sabiedrības informēšanas atkarājas to, kad zināšana apmaiņā iesaistās noteikti šie cilvēki, kas tieši piedalās aktivitātēs, kamēr paralēli tam ir arī dažādas redzamības aktivitātes, kas varbūt sniedz arī šo pievienoto vērtību attālinātiem cilvēkiem, kas nav iesaistīti pašās aktivitātēs. Katrā gadījumā Pērkafē, kā var noprast pa visu pasauli, viņas arī izpaužās ļoti, ļoti savādāk. Arī mums, man un citiem Pērkafē biedriem ir sanācis paviesoties citu valstu Pērkafē, un tiešām cik dažādi Pērkafē, tik dažādi veidi, kā to īstenot. Jo ļoti atšķirās daudz kur mērķa grupas, protams, pieejamās finanses, aktivitāšu veidi un tam līdzīgi. Un ar to arī skaidrojams šis mūsu angliskais nosaukums ir Pērkafē Rīga. Tas nav tāpēc, ka mēs neieredzam mūsu valodiņu, bet gan tāpēc, lai būtu šī atpazīstamība un savienojums ar mūsu kolēģiem no visas pasaules.
Bet kā tad šis koncepts ir mūsu lokālajā realitātē, kas ir Rīga īstenojies, papildus lietām un mērķiem, ko es minēju no kopējās pērkafē kustības, mums ir gadu gaitā arī bijis liels uzsvars uz aktivitātēm par atbildīgu patēriņu, jo bez remontēšanas aktivitātēm mēs cenšamies sagādāt arī kaut ko darīt cilvēkiem, kas ierodas varbūt bez kaut kā remontējama vai bez specifiskas idejas, ko viņi vēlētos iemācīties mūsu pasākumā. Tāpēc mēs cenšamies paredzēt arī dažādas darbnīcas vai lekcijas, pieredzes stāstus. Un jā, nu šeit, piemēram, bildē jūs varat redzēt, jauniete mums padalījās par savu eksperimentu, par kā viņi centās dzīvot pēc zero waste principiem gandrīz pusgadu. Ja nemaldos, zinātniski pētnieciskā darba ietveros, nu tīri tas kā tāds piemērs. Tad vēl, kas ir kristalizējies, kas noteikti sākumā nebija viens no mērķiem, bet ir šīs sociālās iekļaušanas aspekts. Un šo mēs arī esam atklājuši tiešām no komentāriem internetā, piemēram, no dažādiem ārzemniekiem, kuri ir kaut kādā vienā vai citā veidā nonākuši pie mūsu aktivitātēm, ieguvuši jaunus kontaktus, socializēšanos un prasmes, un pēc tam ir šo izpauduši internetā. Un arī šis ir vienkārši savā ziņā kā blakne, ka mūsu eksperti, kas palīdz remontēt lietas, ir multilingvāli. Un līdzīgi arī par citām dažādām sabiedrības grupām. Šis ir, kā piemēram, šajā attēlā var redzēt, ka mums ir daudzās aktivitātes arī varbūt bijušas tēmēts vairāk uz senioriem, un kas arī ir tīri bijušas saistīts ar varbūt komunikācijas kanāliem un lokācijām. Jo gal galā šī ir tomēr lielā mērā kopienas aktivitāte, un tāpēc šī lokācija ir ļoti svarīga un arī ģeogrāfiskā tuvība. Nu jā, un tad galu galā tas, par ko arī šodien vairāk ir par šiem alternatīvajiem, kas, manuprāt, mēs varētu lēnām atbrīvoties no vārda alternatīvie projām ekonomikas modeļiem, ja mēs runājam par aprits ekonomiku, jo tam tiešām vajadzētu kļūt par jauno standartu, vai pat ne jauno, bet vienkārši par standartu. Katrā gadījumā arī mūsu aktivitātēs ir arvien vairāk izgaismojusies šī tēma, kaut vai sākot no mūsu pašu pieredzes, kā brīvprātīgo kustībai bez resursiem. Mēs esam daudz sadarbojušies ar citām organizācijām, uzņēmumiem, arī pašvaldības iestādēm. Arī jau šodien no runātājiem liels prieks redzēt vairākus bijušos un esošos sadarbības partnerus. Un, tas ir tas, ko mēs esam pārbaudījuši un ko mēs mēģinam promotēt arī. Tātad, kā es minēju, mūsu biedrība jau ir aktīva vairāk kā 8 gadus. Mums ir regulāri pasākumi, pašlaik tie notiek Lastādijas kvartālā Rīgā pie Zinātņu akadēmijas. Katra mēneša pirmajā svētdienā mēs aicinām cilvēkus nākt ar viņu remontējumām lietām un iemācīties tās salabot. Tīri precizēju, es arī ļoti daudz runāju un runāšu par elektroiekārtām, taču Repair-Café galīgi netiek ierobežoti un mēs labojam visu. Ko var attransportēt un ko var labot, bet tie galvenie mūsu virzieni ir apģērbi, elektronika un velosipēdi, bet galu galā nonāk arī pie mums viskaut kas cits. Un gadu gaitā, mums ir bijuši dažādas sadarbības un izbraukumi, gan informatīvi, gan praktiski. Esam piedalījušies Lampā dažādos apkaimju svētkos,
festivālos un tam līdzīgi. Galu galā visur, kur iespēja izrauties mūsu meistariem un tam līdzīgi. Lejā, piemēram, var šajā attēlā redzēt vienu noteikti no interesantākajām lietām, ko mūsu meistariem ir nācies labot, kas ir Geiger skaitītājs, ko mums atnesa, un viņi sanāca pat iedarbināt. Jā, kā es minēju, mēs arī esam bišķi nonākuši jau vairāk arī domāt par lielo bildi. Esam iestājušies Right to Repair kustībā Eiropas, un kā jau kolēģe minēja vienā no iepriekšējām prezentācijām, pievērstuši uzmanību arī šīm ekodizaina nostādnēm, kas ir pieņemts Eiropas Savienībā, un arī ļoti priecājamies par pareizo virzienu, mūsuprāt, kurā iet šī likumdošana. Tīpaši tāpēc, ka arī labošanai tiek pievērsta arvien lielāka nozīme arī Eiropas komisijas oficiālajās stratēģijās un tematos, bet jā, tad es par to pārāk nerunāšu, lai droši vien neesmu pat kompetentākais no kolēģiem šeit par to runāt. Katrā gadījumā mēs ļoti pievērsām uzmanību šīm nostādnēm, jo šī svarīgs fokus tam ir uz rezerves daļu pieejamību, informācijas pieejamību atvēršanai, labošanai, remontēšanai, kā arī attiecināmajam preču klāstam. Jā, attiecīgi, kā jau tika minēti, piemēri par veļas mašīnām, leduskapiem, un tā tas izteikti paildzinās viņu dzīvi, ja to iespējams būs salabot ne tikai šīs kompānijas vienas specializētajiem remonta servisam, kas varbūt pat neatrodas tavā valstī, bet gan jebkuram, kuram ir pieejams internets, attiecīgi pamācības un ir iespējams pasūtīt rezerves detaļas, kas Eiropas Savienībā arvien aktīvāk tiek īstenots. Tāpat nākamie plāni ir attiecībā par visām ierīcēm, kurās ir baterijas, sākot ar portīviem datoriem, bet tuvākajos gados to plānots attiecināt arī uz mobilajiem telefoniem un pat šiem te elektrocigaretēm, aizliegt visu, kam nav iespējams nomainīt bateriju, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, atgriežoties pie tēmas par šo resursu izmantošanu pilnajā aplī un pēc iespējas mazāks apglabāšanas un izniekošanas saistībā. Jā, tad tā mūsu pieredze, ko mums iemācījusi, kā labošana un kopienas spēcināšana veicina šo aprits ekonomiku, vismaz mūsu redzējumā. Tātad daudzreiz jau pieminētā resursa atkārtotā izmantošana, kas vienam varbūt vairs nav aktuāls vai noderīgs, tas gandrīz vienmēr kādam citam varētu būt noderīgs, un to mēs galu galā kopienā, jo plašāk un ciešāk kopiena, jo to ir vieglāk saprast un vieglāk arī veikt šādu apmaiņu vai atrast savienojumu, kur tad kam ir kas visnoderīgākais. Un, jā, kā kolēģis minēja pirms tam, tas ir ļoti attiecināms arī uz elektroniku un tās labošanu, jo nereti katram ir tāds tiešām es diemžēl neatminos, cik liela daļa, bet padaudz kaut kādu saplēsto preču, kas stāv plauktiņā, elektronikas ir īpaši, ar domu, ka tur ir resursi, ko negribas mest ārā, atbrīvoties, bet arī īsti nav tā motivācija varbūt nest pie meistara vai tam līdzīgi, vai iespējams jau nopirkts jauns un tam līdzīgi. Un bieži tās var nostāvēt gadu, divus, un tad galu galā tiešām tikt arī izmests, bet tas galu galā šajās kopienas ietvaros
ir iespējams daudz vieglāk atrast pielietojamību vai pat izteikt nepieciešamību. Jā, nu tad tas viss arī balstās šajā sadarbībā un kopradē un zināšanu apmaiņā, jo viens nav karotājs, kā mēs zinām, un jo ciešāka ir kopiena, jo plašāks ir šis zināšanu un prasmju, kā lai pasaka, baseins, kas ir pieejams katram no kopienas dalībniekiem, kas nozīmē, ka veicinās kaut kādā ziņā šī neformālā ekonomika, nejauksim to ar ēnu ekonomiku, neformālā ekonomika šajā gadījumā ir kaut kas atbalstāms, jo tiek iemainītas zināšanas pret zināšanām un palīdzību pret palīdzību. Jā, nu un gribot, negribot, liekas, ka arī šis viss runāšana, tēma, darbošanās ar šo noved dalībniekus, cilvēkus, gan mūsu pašus, nu, visizteiktāk jau šos ciešākos kopienas dalībniekus, bet arī aktivitāšu apmeklētājs pie apzinātāka patēriņa. Tad, kad tu esi redzējis, kas ir iekšā lietā, kādi materiāli, cik tas ir kvalitīvi vai nekvalitīvi taisīts, un kas ir nepieciešams, vai to salabot, vai to vispār ir iespējams salabot, cilvēki arvien vairāk pievērš uzmanību tam, vai ir nepieciešama tā lieta, vai viņu varbūt var atrast, lietot un salabot, vai viņu varbūt var aizņemties. Un galu galā arī tiek pievērst uzmanību tomēr šai kvalitātei un funkcionalitātei, jo nu, mēs tomēr uzskatām, jā, kad nav indivīda spēkos atrisināt mūsu kā cilvēks milzīgās problēmas, tāpēc nav, nu, man liekas, tas nav adekvāti prasīt individam tā kā atteikties no visa sava, nezinu, jebkāda komforta, piemēram, un vēlmēm, balstoties uz to nelielo ietekmi, kas tam būs. Tāpēc mēs vienkārši cenšamies veicināt, domāt līdzi šajos procesos un attiecīgi izvēlēties kvalitīvākas lietas, izvēlēties, nezinu, varbūt modulārākas lietas, gan varbūt ietvaros vienas ierīces, vai gan dažādu, kas, piemēram, savā starpā ir sadarīgas un tam līdzīgi. Bet jā, es varu daudz un ilgi runāt, tāpēc centīšos sev dzīt uz priekšu par šo, kā tad var iesaistīties. Un mēs ar Pētkafē savā pieredzē redzam, ka tas ir tāds varbūt 3 soļu process, kur sākumā tīri domāšana, mēs strādājam ar domāšanu, ar savu, palīdzam ar citu, kas noved dažreiz diezgan automātiski pie paradumu maiņas, kas pēc tam var novest pie aktivitātes, pie rīcības, kas varbūt ir jau vairāk kā savi paradumi, bet arī cenšanās popularizēt šo plašākā sabiedrībā, savu paziņu lokā un galu galā nu jā, likumdošanā. Bet tā, tīri varbūt izskrienot cauri, par kāda attieksmju maiņu tad mēs runājam. Nu, pirmais, kā jūs redziet, ir to, vai mēs redzam kaut ko, kas ir šajā brīdī tev neizmantojams vai grūti izmantojams atkritums, vai tas ir resurs, vai resursi ir dažādi, ko var izmantot kāds cits, vai arī kādā citā veidā. Par attieksmi par to, kā mēs redzam, vai kaut kas ir lietots, vai tas ietekmē viņa vērtību, tikai fakts, ka tas ir lietots, vai arī praktiski apskatoties, kāds nolietojums tam ir, un vai bieži kaut kas kvalitīvāks lietojums nav daudz labāks kā jauns, bet nekvalitīvs. Tāpat par šo izsvērtu lēmumu pieņemšanu par to, kas ir svarīgāks, kvalitāte vai kvantitāte. Šo kaut vai savā dzīvē redzu tik izteikti, kad es biju 10 gadus atpakaļ
AliExpress, jauns telefons, 10 vāciņu, katrs savā krāsiņā, vai ne? Kamēr galu galā tagad man ir viens vāciņš uz 3 gadiem, nu, un vāciņi jau paši par sevi vispār, jā, vai mēs izvēlamies savu telefonu pasargāt, vai, un viņš jau apdrošināts labos 4 reizes par brīvu. Nu jā, tad vēl mēs lielu uzsvaru uzliekam uz šo, vai cena un vērtība ir viens un tas pats, jo mēs uzskatām, ka pilnīgi nekādīgi ne, it īpaši, ja runājam par kaut kādiem šiem te vides resursiem, kurus ir ļoti grūti, kuras vērtība ir ļoti grūti kalkulēt, un pagaidām daudz, kur tas nemaz netiek darīts, un mēs liekam uzsvaru cilvēkus izvērtēt vērtību, nevis cenu, kādu vērtību tas dod tev sabiedrībai un tam līdzīgāk. Man, piemēram, personīgajā dzīvē joprojām viss neadekvātākā cena kaut kā vērtībai šķiet ūdenim, un daži daudzreiz smējās, kad es cenšos ietaupīt ūdens kādām ikdienišķajām lietām, jo tas taču neko nemaksā, bet manuprāt, tam ir milzīga vērtība, un to laist vienkārši kanalizācijā nav prāta darbs. Nu jā, un galu galā, atgriežoties pie šīs labojamības un likumdošanas, mēs paceļam regulāri jautājumu par patērētājs pret īpašnieks. Vai tiešām tev pieder prece, kuru tu nevari atvērt, remontēt, pa lielam neko darīt bez certificētā remontētāja vai kompānijas atļaujas? Mēs uzskatām, ka tas īsti nav. Tu neesi īpašnieks, ja tu nevari pats būt noteicējis par šo preci. Un, nu jā, mēs, piemēram, arī es pats esmu vairāk šis Repair Café runātājs, kamēr un mācos no meistariem, un man ir neliela pieredze, bet, piemēram, esmu remontējis kādu vienu vasaru Apple ierīces, un tur ir tāds, piemēram, tiešām love-hate attieksme, attiecības ar šo kompāniju, jo viņi tiešām rada kvalitīvus produktus, bet tajā pašā laikā viņi proaktīvi apgrūtina to labošanu. Un lai gan uz papīra viņi it kā nāk pretim pēdējos gados iespējai labot, tas joprojām ir apgrūtināti, un tu bez viņu informēšanas nevar nomainīt kaut kāds ļoti svarīgs komponentus. Tāpēc jautājums, vai šī ir tava ierīce, vai tas tomēr ir vairāk kaut kas tāds kā pase, kuru tu izmanto, bet viņi pieder valstī. Nu jā, es pārliekšu laikam paradumiem. Es ceru, ka varbūt bija iespēja pastīties, jo es jau esmu ļoti pār savam laikam. Tīri pēdējais tad uzsvars par to, kā atbalstīt, kā šo popularizēt, ja šis ir kaut kas svarīgs. Noteikti jau minētā šī pati balsošana, balsot par politiķiem, par kustībām, kas pārstāv šīs vērtības. Un pie mums, diemžēl, nemaz tas nav tik izplatīts. Un, lai gan varbūt mums tad nebūs tik aktuāli, bet tūlīt būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un šeit ir, piemēram, ļoti izteikts, kuri politiskie spēki runā par šīm tēmām un kuri nē. Un ir prognozējams, ka varbūt jaunajā sasaukumā zaļā prioritāte ļoti cietīs. Tāpēc, manuprāt, mums kā individiem viena no svarīgākajām lietām, ko mēs varam darīt tiešām, ir politiskajā arēnā balsot, pārstāvot savas vērtības. Tāpat jau tika minēta balsošana ar maku. Noteikti iesaku pētīt līdzīgs pasākums kā mūsējos, piesakot mums, bet arī tad iniciatīvām kā Brīvbode vai Velostacija. Free Riga šo aprits ekonomikas principu vēl nākamajā līmenī paceļ, tiešām būvējot stipras kopienas un pārizmantojot telpas un mājas, kuras savādāk tiek izniekotas. Nu jā, un galu galā arī iestāties par dažādām iniciatīvām, sabiedrības iniciatīvām, caur
caur petīcijām un tam līdzīgi. Arī mēs, piemēram, lēnām sākam domāt, kā varbūt bīdīt šo labojamības indeksa ideju, kas, piemēram, ir īstenot jau Francijā, bet no mūsu perspektīvas varbūt perfekti nestrādā, ņemot vērā, ka kompānijas pašas sevi vērtē. Katrā gadījumā, jā, tiešām aicinam turēt acis līdzi un stāvēt par šīm vērtībām un šo ilgtermiņu domāšanu dažādu preču patēriņā. Nu jā, un galu galā, ja nu kādam ir tiešām iekāriens tā kārtīgi iesaistīties, tad tas, ko mēs vienmēr aicinam, par cik Repair Café tiešām ir kopienas aktivitāte, mūs bieži aicina uz dažādiem Latvijas reģioniem, bet bieži mēs atsakam, jo, kā jau minēju, mēs esam brīvprātīgie, un otrkārt, mēs tomēr gribam popularizēt šo kopienu, vietējo kopienu aktivizēšanos. Tieši tāpēc mēs aicinam jaunas Repair Café kustības arī pat citos Rīgas reģionos, bet citos Latvijas reģionos, balstoties uz vietējiem resursiem, kas tomēr būs ilgtermiņā realistiskāk un ilgspējīgāk. Un jā, arī mums sadarbībā ar partneriem sanāca gandrīz iesaistīt Cēsīs Repair Café mazliet kā regulārāku aktivitāti, taču ar pandēmijas ierašanos daudz kas pamainījās un tas viss ir palicis bišķīt pauzē. Katrā gadījumā mēs esam šeit, lai atbalstītu, ja nu šāda interese rodās. Šeit ir mūsu mājaslapā arī var atrast kontaktus vai var dot ziņu pa taisno man. Jā, mēs, ir visādas iespējas. Katrā gadījumā tas tā mūsu vēlme, lai cilvēki iesaistās, ir tiešām varbūt censties popularizēt šo ideju, mācīties remontēt, palīdzēt citiem remontēt un mainīt domāšanas veidu. Un tagad gan es esmu beidzis. Paldies par uzmanību. Krišjān, milzīgs paldies. Liels prieks tiešām klausīties par ideju un varētu klausīties noteikti vēl. Es īsumā varu apkopošu arī dažus jautājumus, ko tev ir iesūtījuši skatītāji. Un viens no tiem ir, ja vēlos piedalīties pasākumā un kaut ko salabot, cik tas apmēram maksā? Šeit kāds jautā. Jā, šis ir mūsu aktivitātes, tāpat kā mēs esam brīvprātīgie, tāpat arī pat cik tad brīvprātīgie neko nesaņem algus. Mēs viss, kas tiek mums samaksāts, tiek izmantots tīri mūsu aktivitāšu īstenošanā. Tā kā īsā atbilde ir, mēs strādājam par ziedojumiem, cik ir iespēja, cik ir gatavība maksāt. Protams, ja nepieciešama rezerves daļa, kaut kāda specifiska, kaut ko remontējot, tad šī rezerves daļa ir jāsagādā pašam, vai dažreiz specifiskākām, varbūt kādām lietām mums viņas ir, un tad jānosad šīs, precīzā izmaksa. Bet tā kopumā, par cik tu mācies un lielāko daļu remontēšanas dari pats, mēs tikai prasam jums kā ziedojumu novērtēt to, ko jūs esat ieguvis. Tad šeit vēl kāds komentārs par ierīču instrukcijām un schēmām internetā remonta vajadzībām, ka Latvijas tīmekļa vietnēs vajadzētu vairāk reklamēt, kur un kā tās var ērti atrast un atvērt. Droši vien, ka, Krišjān, jūs piekrītat šim komentāram, vai ne? Jā, es pilnīgi un noteikti piekrītu šim, un arī mēs esam cēluši šo ideju un spēlējušies ar viņu, tomēr arī lai to īstenot un uzturētu, nepieciešami arī resursi un tas, ko noteikti līdz varbūt mēs nonākam pie šādiem resursiem, var ieteikt, ieskatīties, piemēram, vietnē iFixit.com, kur ir ļoti daudz pamācības. Es pats daudz, kam esmu izmantojis, arī pats tavs pirmos telefons uz datoru galdu laboju ar iFixit vaļā. Un man liekas, šis ir lielisks piemērs. Apskatoties šo mājaslapu, varēsiet redzēt, pēc kā vadīties tiešām. Elektronikai pilnīgi noteikti. Krišjān, vēl noslēdzot sarunu, es gribētu jautāt par tiem, kas remontē pie jums, tiem remontētājiem.
vai tu redzi, ka gadu laikā mainās viņu profils, vai kas ir tie cilvēki, kas visbiežāk ir gatavi remontēt pēc brīvprātības principa vai pret ziedojumiem? Atvainojiet, tu domā, tā kā tie mūsu Tie, kas remontē. meistari? Jā, tie meistari. Meistari. Jā. Nu, meistaru, es teiktu, šis kodols mums ir jau šos 8 gadus tā minimāli mainījies. Ir kaut kādi, kas nākuši un gājuši, bet galu galā tas profils ir, es teiktu, ka visiem ir vai nu akadēmiskā, vai nu praktiskā pieredze ļoti cieši saistīta. Mums ir gan mašīnu būvs inženieri, gan somu meistari ar 8 gadu pieredzi un tam līdzīgi. Tā kā jā, bieži šī ir kaut kāda meistariem, šī ir tāda kombinācija starp viņu zināšanām un prasmēm, kuras varbūt nesanāk priekš sevis izmantot katru dienu, un vēlmi kaut kā savas vērtības tā kā apstiprināt un dot atpakaļ sabiedrībai, vai pat nedot atpakaļ, bet vienkārši dot sabiedrībai to ko spēj. Nu, un galu galā, kā jau es minu par šo kopienas svarīgumu, tad šī kopiena, es teiktu, arī ne tikai starp aktivitāšu dalībniekiem, bet pērkafē meistari un varbūt bišķi paplašināts šis kodols ir galu galā. Šajā punktā jau visi kļuvuši arī par tuviem draugiem un interešu biedriem, kam ir prieks sanākt kopā reizi mēnesī un kopā labot, kopā iemācīties arī kaut ko jaunu, jo arī mūsu meistari katrā aktivitātē praktiski iemācās kaut ko jaunu, jo viņi tiek remontēt lietas, ko viņi nekad nav varējuši remontēt. Jā, to mēs arī prezentācijā redzējām par tām lietām, ko jūs esat paveikuši, bet vēl noslēdzot to sarunu, un par tiem, kas dodas pie jums remontēt kaut ko. Vai arī tu redzi, ka šeit arī tas profils, piemēram, cilvēkiem dažādojas un mainās, tie, kas vēršas pie jums pēdējos gados? Jā, man varbūt ir grūti, kā lai pasaka, tādu visu šo 8 gadu laika trajektoriju tā kā nospraust, ka kaut kas būtu vienā virzienā mainījies, bet jā, noteikti grupas mainās ļoti viens atkarībā no lokācijas un atkarībā varbūt arī no šīm papildus aktivitātēm, kas mums ir vēl bez tikai remontēšanas. Bet jā, kā es minēju, varbūt par to atšķirību starp citu valstu pērkafē, piemēram, sanāca paviesoties Īrijā, kur gan lielākā daļa aktivitāšu dalībnieki bija 60+, tātad liela daļa cilvēku, kas, piemēram, vairs nestrādā, un kas izvēlējās pavadīt šādu laiku. Savukārt mums, piemēram, pirms Lastādijas mums bija lieliska sadarbība ar Kaņepes kultūras centru, kur notika mūsu aktivitātes. Tad mūsu auditorija tā, noteikti bija vidēji daudz jaunāka. Kaut kādā ziņā puse no auditorijas bija, kā lai pasaka, tādi cilvēki, kas varbūt vienkārši nonāk Kaņepes kultūras centrā un grib izbaudīt terasi un paredz ir vēl kaut kāda jauka aktivitāte. Bet jā, tagad, piemēram, atrodoties Lastādijā ilgstošāk, tad jā, mūsu šī mērķa auditorija noteikti ir palikusi bišķi vecāka, ņemot vērā, ka arī tur ir brīvbodi un Lastādija kopumā ar vietējo kopienu strādā un šajā tuvajā Lastādijas reģionā daudz senioru dzīvo, kuri ļoti novērtē šīs iespējas remontēt, apmainīties un tam līdzīgi. Jā. Tā kā pēdējā, piemēram, gadā mūsu auditorija vidēji ir palikusi pieredzējušāka. Paldies tev, Krišjān, ka dalījies ar savu pieredzi, ar savu stāstu. Sveiciens visiem jūsējiem. Paldies par to, ko jūs darāt, un lai tā kopiena kļūst arvien ciešāk. To noteikti gribas novēlēt, un lai jūsu, kā tu sacīji, neformālā ekonomika plaukst un zeļi, ko lai citi novēl. Paldies, sirsnīgs Krišjāni, tev, un tiešām šis ir tāds stāsts par to, ko mēs arī katrs varam darīt arī savās apkaimēs, jo bieži vien ir, kā pamats ir vajadzīga cilvēka iniciatīva, un
to mēs dažkārt varam darīt arī darot brīvprātīgo darbu, jo ir pierādīts, ka darot brīvprātīgo darbu cilvēki kļūstot arī laimīgāki.